85 labāko uzņēmumu bilancē šobrīd ir kopējais Bitcoin apjoms pāri 800 000. Vairāk amerikāņiem šobrīd pieder vairāk Bitcoina nekā zelta. Ja paskatāmies Google trendos, tad Ethereum kā tādu Google trendi neatrod daudz, bet mēs redzam ļoti lielu pieaugumu tieši uz Ethereum. Francijas uzņēmums The Blockchain Group piesaista 8,6 miljonus, lai vairāk nopirktu Bitcoinu. Amerikas ETF-os arī turpinās diena ar lielāku inflovu. Bitcoinam tas bija 329 miljoni, Ethereumam turpat 65 miljoni. Šodien Bitcoins bija ļoti pietuvojies savam all-time high un sasniedza 108 000. Iepriekšējais all-time high bija virs 109 000. Savā jaunajā videoklipā Michaels Saylors skaidro, kāpēc Bitcoins. Pilnu video varēs noskatīties Kripto numur 1 Telegram čatā. Krievijas tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, ar kuru Bitcoins un kriptovalūta tiek klasificēta kā īpašums arestēšanai. Vairāk par kriptovalūtu, Kripto numur 1 pievienojies pie mums un tiekamies jau Telegramā.